Man nosaukums aizdejot līdz dziesmu un deju svētkiem, un es jums izstāstīšu savus 3 ceļus, kā es esmu aizdejojusi līdz dziesmu un deju svētkiem. Visi mani 3 ceļi ir veduši no viena punkta uz dziesmu un deju svētkiem, tas ir Salaspils kultūras nams. Un Salaspils kultūras namā es biju kā pati dejotāja, pēc tam kā vadītāja, un jau 27 gadus es strādāju ar deju studiju, kuru saucās Buras. Un tā ir mūsdienu deju studija. Mūsdienu deja ir ļoti jauns dalībnieks dziesmu un deju svētkos, un mūsdienu deja arī ļoti jauns izaicinājums deju vadītājiem. Šis žanrs attīstās ļoti straujiem soļiem. Un kā jau Agra Bērziņa minēja, mēs svētkos piedalīsimies 4. reizi. Esam jau tāda ieminuši taku, ļoti grūtu, ļoti sarežģītu taku, bet esam to taku jau sākuši taisīt tādu stabilu ar jau savu vērtību. Un pirmajos svētkos mēs piedalījāmies kaut kādi 200 dalībnieki. Kongresnamā mums bija savs koncerts, kur katrs kolektīviņš no visas Latvijas, izcīnot šo iespēju, piedalījās vienotā koncertā. Nu jau mēs esam aizceļojuši līdz 2000 dalībniekiem, un Ķīpsalā būs, es teikšu, dejas izrāde. Tas tāds jauns eksperiments priekš mūsdienu dejas, un mēs mēģināsim būt arī citādāki nekā citos svētkos. Ko es gribu pateikt vispār? Man ļoti bieži jautāja, kas tāda mūsdienu deja vispār ir. Tas kaut kāds viens ir nesaprotams jautājums, un otrs, kāpēc jums vispār jāpiedalās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, ja tur ir pavisam pa kaut ko citu tiek runāts. Un tad man gribas atbildēt uz to otro jautājumu. Tie bērni, kas dejo mūsdienu deju vai dejas, jo tur ir ļoti liels apvienojums dažādu deju žanru, nav no citas planētas, viņi ir no Latvijas. Viņi tieši tāpat cīnās un ņemās, un ļoti grib būt daļiņa. Es braucot uz šejien vakar prasīju saviem mazajiem vidējiem dejotājiem, kuriem šobrīd mūsdienu dejā notiek atlases skatas, ļoti stingri un smagi ir jāgatavojās. Un es prasīju, kāpēc jums vajag uz tiem dziesmu un deju svētkiem paskatieties, cik grūti, visi slapji un viss nav tik vienkārši. Un tad arī pat paši mazākie teica, mums ļoti gribas būt, kaut vai tādai mazai daļiņai, tāda liela pasākuma, kas ir svarīgs ne tikai tur mums Salaspilī vai tur vēl kaut kur, bet kas ir svarīgs Latvijai, jo viņi arī ir maza daļiņa. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, pat cik es jau ļoti ilgus gadus eju šai attīstībai mūsdienu dejā līdzi un turu to roku uz pulsu, man interesē vērot, kā tas viss attīstās. Un es varu pateikt tikai to, ka pirmos gadus mēs tiešām balstījāmies, pat cik es esmu izgājis šo dziesmu un deju svētku skolu, es tā viņu teikšu, kā pedagogs un arī kā dejotājs, tad šī ir ļoti laba skola, un tautas deju kolektīvu vadītājiem vai organizatoriem ir daudz vieglāk strādāt, jo tur ir, es teikšu, tādi ļoti izskoloti, zinoši un jau šo sistēmu izgājuši cilvēki. Mēs mācamies, mēs ļoti daudz mācamies, mēs ļoti daudz strādājam ar pedagogiem, lai viņi saprastu, cik liela tā ir atbildība, cik svarīgi ir šī kvalitāte, cik svarīgi ir zināšanas atjaunoti cevišķi mūsdienu dejā, cik ļoti sarežģīts ir šīs žanrs, jo viņš sasniegt labu līmeni mūsdienu dejā nodarbojoties 2 reizes nedēļā nav iespējams, jo dejotāji, kuri startē, viņi vismaz 3 reizes, 4 reizes nedēļā strādā pat 2 stundām, un citi vēl vairāk. Un šis ir tāda maza mūsdienu nodeva, man liekas, ka svētkiem viņai ir vieta. Un kvalitāte, tad, kad šīs žanrs sāka piedalīties dziesmu un deju svētkos, tad šīs kvalitātes lēcieni, viņi vienkārši ir kolosāli. Nāciet uz Ķīpsalu un apskatieties, kā tad izskatās mūsdienu deja, kā izskatās mūsu kasteņu puslode, kā saucās mūsu izrāde. Mēs stāstīsim par pusaudzi, stāstīsim par nopietnām lietām, ar ļoti, man liekas, interesantām, tādiem izteiksmes līdzekļiem interesantiem. Šai izrādē ir
pirmo reizi mūsdienu dejai speciāli rakstīta mūzika, ir režisori, kuri domā par to, kā tas viss izskatīsies, jo agrāk mēs gājām tieši tādu pašu ceļu, kā iet šobrīd un iet tautas deja. Mums pa sezonu no vieniem svētkiem līdz otriem mēs meklējam ļoti interesantas repertuāra dejas, un tad mēģinājam viņus savienot kādā interesantā stāstā, un tie bija tādi koncerta uzvedumi. Un pirmo reizi mēs ejam sarežģītu ceļu, bet ejam, un es ļoti ceru, ka šīs ir eksperiments, kas parādīs varbūt mūsdienu dejai pavisam citādāku ceļu uz svētkiem. Un to, kad katra šīs lielais pasākums, ko atbalsta valsts, viņš ir uzreiz citā līmenī, gan tehniskā, gan mākslinieciskā, un tas ir viens no ceļiem, izaugsmes ceļiem, uz ko es ļoti gribētu, lai mūsdienu dejai arī būtu šī iespēja.